Tad mēs esam tie, kas uztais to bumbumu cik un visu pārējo. Divas mums atnāk, un tad atkal divas aiziet. Un es varu stāstīt un rādīt un teikt, šito es nezināju, kā izdarīt, un es joprojām nezinu. Aranžēt, ierakstīt, apstrādāt, miksēt. Klāt vēl ir psihologa pienākumi. Tad tas spektrs, kā izpaužas mūzikas producents, ļoti plašs. Aminata, citi zēni, Grēta, Atvara, Viktors Buntovskis, Marta. Lai gan es esmu mūzikas producente arī, bet es arī esmu izpildītāja, un es arī esmu grāmatvede, un arī menedžere, un arī saturētītāja un editore. Kad tu mēģini uztaisīt hitu, sekojot tendencēm, tu jau esi tā kā nokavējis, jo ir jau jaunas tendences, kas reāli pasaules virtuvē tieši šobrīd vārās. Vienkārši jābūt objektīvam pret sevi, kurā brīdī tu saproti, varbūt uzticēt to citam, jo varbūt viņš izdarīs to labāk. Mūsu vārds drīzāk ir tiešām nozarei svarīgs. Tur producējas Kāds Zaķis vai Rudolfs Budze vai Arnis Račinskis vai Jānis Jačmenkins. Tā kā cilvēkiem nevajag perfektas lietas, cilvēkiem vajag cilvēcīgas.